Man kopā ar Sailu un Riepām radās ideja uzrīkot pēdējo autotusiņu pirms ziemas, aicinot visus skatītājus ar vienalga kādām tačkām atbraukt un kopā ietusēt. Un man nav svarīgi, vai tev ir piķis un tu brauc ar M5 vai ar Dacīti. Te ir galvenais visiem kopā satusēt un labi pavadīt laiku. Bet kā viss sākās? Kā jau parasti, mums vajag īpašu lokāciju, kur iepriekš neviens neko tādu nav darījis, un tas īstenībā ir baigais čakars un var izvērsties vēlāk tiesu darbos un administratīvajās lietās un tā tālāk, ja tu kaut ko nedari pareizi. Tu nezini, kur mēs varētu tusiņu uztaisīt Rīgā? Kas ir? Vai mēs drīkstētu jūsu laukumu izmantot tusiņam? Jā, mēs arī dragreiz tur gribam uztaisīt. Nu labi, nebūs tas pa jums, jā, pa tēmai. Un ja mēs jūs kaut kā pareklamētu? Nē, mēs sūdus netaisam. Varbūt citreiz, jā. Nav vispār neviens, visi mani ir uzmetuši. Un vienu brīdi jau likās, ka šo ideju būs jāceļ, bet tad liels riepu vairumtirgotājs Latako, kurš starp citu arī pārstāv Sailu un Riepas, uzaicināja pie sevis. Jā, viņi bija gana traki, lai pateiktu jā mūsu idejai un ielaist iekšā šeit savā teritorijā. Es joprojām nesaprotu, kā viņi piekrita šim, jo mēs brīžiem pārvēršamies par zvēriem, kā piemēram šis te moments mazliet vēlāk, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Bet vienīgais man pieteica Roberts. Katrs ciemiņš, kurš uzkūpinās Riepas, man izmaksās 2000 eiro. Uztaisījām īpaši zīmes, lai jūs braucot iekšā saprastu, ka tas ir pa dārgo, paspiedām rokas un sākām gatavoties. Laiks bija tikai dažas dienas, un tas nebija viegli. Gribās tomēr ciemiņus uzņemt kā nākās, tolete, žogi, bezmaksas uzlīmes, birokrātija bija tikai daļa no visa čakara. Super liela reklāma arī netaisīja, jo negribēja te redzēt ne CSDD reidus, ne policiju, un arī lokāciju līdz pēdējam neatklāja. Drošības dēļ. Un lai arī nebūtu vienkārši auto sabraukšana, vajag šim visam odziņu. Un tas būs dragreis ar vannu, kur galvenā ideja ir skrieties ar YouTube skatītājiem ar viņu tačkām. Kaut kas tāds būs Latvijā pirmo reizi, un lai to dabūtu gatavu, mums te vajadzēja atrast arī vietu, kur notiks dragreis. Un tas arī nebija vienkārši. Mēs izdomājām, ka šī būs īstā vieta, sazvanījām īstos cilvēkus, Elīnu, kur ir Latvijas dragreis māma un ceļās un krīt par šo autosportu, par cik man nav sajēgas, kā to uztaisīt droši gan braucējiem, gan skatītājiem. Viņa pieslēdzās un visas savas zināšanas ielika, lai būtu maksimāli viss, kā jābūt dragreisā. Nu, ja neskait, ka es braukšu ar vannu, kas ir diezgan slikta ideja, kur visticamāk kāds bembists vienkārši man pārbrauks pāri, jaun dragreis nav iedomājams bez starta eglis, kuras uzgriež šim te džekam Sandrim, kurš atsaucās atbraukt un uzstādīt savu dragreis egli. Tas nav tikai gaismiņas. Mēs redzēsim, cik ātri vanna aizšausies, kā citiem būs ar reakcijas laiku un tā tālāk. Tagad viss izskatās ļoti nopietni. Bet tagad mēs ātri pieslēdzamies mūsu sērijas atbalstītājiem, kam jāsaka milzīgs paldies Sailu un Riepām. Un tagad ziemas riepu tēma ir baigi aktuālā. Es jums ļoti īsti pastāstīšu par viņu jaunajām ziemas riepām, un varbūt kādam kaut kas noder no šī te. No tāluma riepas kā riepas, bet katrai šai Sailu un ziemas riepai ir savas fīčas, tāpat kā tavai ikdienas braukšanai ir savas vajadzības. Tagad Sailu un Riepām ir izveidot īpaši Arktikas ziemas modeļu sēriju, un pats nosaukums jau liecina, ka viņi ir īpaši piestrādājuši pie kārtīgu ziemas risinājumu izstrādes. Ice Blazer Arctic ir ziemas hīts no Sailu, un tā ir mīkstā sastāva gumija maksimālai saķerei uz sniega un ledus. Principā, ja tu nebrauc ar radzēm, tad šī te riepa būs labākā alternatīva ziemai. Brauks klusi un mīksti. Nu jā, budžeta riepa, bet zinat prikolu, kad Nokia, kas ir viens no pasaulē tādiem lielajiem premium klases riepu brendiem, viņi ir atvēruši tā kā riepu ražošanu vissezonas riepām savam jaunajam modelim Sailu un rūpnīcā. Tā kā tas jau kaut ko pasaka par kvalitāti pašam Sailunam. Tā kā viss cieņa viņiem, ka viņi močī tālāk. Man iekrita acīs šis te asās sānu malas, lai arī kā gribētos izbaudīt ziemas prieku sānslidē, tieši šī te fīča samazina risku izslidēt autosāniski.
pagriezienos. Tā kā ar žurīšiem šis nebūs īstais pasākums ziemā, bet drošai braukšanai šīs būs īstais variants. Joprojām neviens nav atbraucis, un mēs te vienkārši varbūt pat tukšo visu šo te darām. Ir ļoti daudz cilvēku iesaistīti, un mēs gribam tā ļoti grandiozi, bet, lai sanāktu foršs tusiņš, mums vajag jūs šeit dabūt. Bet pagaidām neizstās baigi cerīgi. Bet atgriežoties pie riepām, kā jau minēju, katram braukšanas stilam ir sava riepa. Tad te ir Alpine Evo 1, kas ir otrs Sailūna ziemas riepu hīts. Tam ir moderns protektora raksts, jeb kā riepinieki saka, asimetrisks. Šī būs ļoti piemērota tiem, kas vairāk brauc pa pilsētu, pamatā pa asfaltētiem ceļiem, jo arī uz slapja asfalta ir jāsabremzējās, un te tieši šāda cietāka sastāva gumija strādās vislabāk. Starp citu, ja tu plāno doties kaut kur ārpus Latvijas, teiksim uz Vāciju, ideāls risinājums. Šī riepa tik ātri nedils un turēsies uz ceļa stabili arī lielākos ātrumos. Starp citu, šī riepa ir arī lielākos izmēros, jo tagad jau no saloniem nāk tačkas ar lieliem diskiem, tad šeit varēs atrast savu izmēru. Un pats galvenais, ka šī jau ir otrā Sailūna ziemas riepa, kurai neatkarīgs Vācu TÜV Suda institūts ir piešķīris kvalitātes certifikātu. Tas tomēr ir reāls oficiāls apliecinājums kvalitātei. Un, protams, Sailūna ir vēl vairāk ziemas riepu modeļu dažādiem transportiem un vajadzībām. Atstāšu arī aprakstā linku, kur, ja tev ir interesi, var apskatīties sīkāk. Bet tagad ceram, ka kāds būs atbraucis uz mūsu tusiņu. Mēs šobrīd atrodamies Ziemeļa Eiropā vislielākajā riepu noliktavā. Te ir apmēram 600,000 riepas. Šeit patās blakām, kā jūs redzat, mēs gatavojamies pēdējām šīs sezonas autotusiņam. Es tev parādīšu, kā mums te ies. Šobrīd man nav ne jausmas, vai vispār atbrauks kāds, jo es Instagramā ieliku vienu mazu ierakstiņu un līdz pēdējām brīdim nepateicu, kad tusiņš notiek šeit. Tāpēc es mazliet īsumā uztraucos, vai šodien kāds atbrauks, vai būs ballīte, vai būs cilvēki. Tas būs baigais jautājums, bet es baigi ceru, ka jūs būsiet šodien daudz, un mēs spēsim uztaisīt gan normālu tusiņu, gan arī mums ir dragreis ar vānu. Katru reizi, kad es zaudēšu, mēs kopā ar Sailūna riepām dosim 50 eiro bērnu slimnīcai, lai mazie ķipari ātrāk būtu veseli. Sanāk, ka mēs gan ietusēsim, gan izdarīsim kaut ko labu. Jā, bet pagaidām nekas neliek domāt, ka kāds ir redzējis man ziņu Instagramā. Te ir ieguldīts tāds darbs, esam tā pacentušies, gan atvedot toaletes, nožogojumus, sagatavojot īpašās uzlīmes pirmajiem viesiem, sildlāms, kuru varēs mazliet pasildīt rokas, Sailūna un Pūra Baltikas īpašās telts, un mums pat ir pašiem savu portatīvā kafejnīca Čau Kebab Factory. Pat nerunājot par īstu dragreis starta egli, kas ir tāda vienīgā Latvijā. Ir palikusi stunda līdz sākumam, un šobrīd nekas neliecina, ka te varētu būt tusiņš. Un tad mums par lielu prieku sāk parādīties pirmās automašīnas. Jūs nevarat iedomāties, cik tā ir forša sajūta pēc visa tā darba, ko kopā ar Sailūna komandu esam paveikuši. Mums ir pirmie viesi mūsu autotusiņām. Un tačkas sāka braukt. Un braukt. Tačkas turpināja braukt, un cilvēki saradās arvien vairāk un vairāk. Un tad sapratām, ka tačku plūsma neapstājās, un automašīnas turpina braukt, un viņas bija tik daudz, ka sākās milzīgas rindas. Un
un automašīnas bija tik daudz, ka mums vietas sāk iet uz beigām. Mēs nevienos sapņos nevarējām iedomāties, ka šo laukumu būs iespējams piepildīt ar mašīnām. Par ko es saku milzīgi paldies visiem, kas atbrauc ciemos. Tas ir iespaidīgi, ko mēs kopā varam izdarīt. Es pat negribu iedomāties, cik lielu teritoriju mums vajadzētu siltā laikā, lai visiem pietiktu vietas. Jūs man nošokējāt, un tačs joprojām brauc. Vienīgais burnauts, ko mēs šodien varam taisīt, klausies. Iečakojiet, ja es būtu bagāts tīneidžeris, ļoti daudz gadus atpakaļ, es brauktu šitā te tačku. No cik gadiem šo var braukt? 14. Cik tev ir? 16. Ideāli. Man liekas, tik krūti, ka var siltumā pabraukāt šādā laikā. Es tev gribu uzlījumus iedot. Gribi? Tā, lūdzu. Kas tev ziemas riepas ir? Nē, vasaras vēl. Mainīs? Jā. Viņš, man liekas, melo. Tiešām mainīs? Jā, otru. Kāda? Otrdien? Jā. Es gribu tev uzdāvināt uzlīmītes. Uzlīmītes gribam? Jā. Kur, lūdzu? Pagaid, izgaižam stūrīt, mums jāapstās protektors. Ir jau nomainījis cilvēks ziemas riepām. Cik mums ir? 8,5 mm, brīnišķīgi. Laicīgi parasti mainat? Jā. Ok, super, fantastiski. Mēs riepas mainam? Ir jau it kā viss nomainīts. Davai pasīsimies. Jā, arī baigi smuki viss. Šveigiem malači arī ap 8 mm. Jā, baigi labi, viss cieņ. Lūdzu, paldies, kā atbrauciet. Pasīsimies protektoru. Bet iespaidīgi, ne? Nezinu, laikam domāju, zināju, ka mērīsim, gatavojās arī. Katru gadu laicīgi mainam? Protams. Ok, kā jau bēmbiem ir viena tāda problēma, tas ir protektors. Cik mums tur ir? 1. decembrim jā, pēc tam viss cauri. Drifters es? Vana bija. Vana bija, jā. Mārtiņš saskat, tu šito skaties, paskaties. Tu visticamāk iesūkāt, ja tu šito te darīt, bet redz, kā man sanāca vispār bez kasjakiem. Līsalīns rekur ir! Ballīts sāk ieskrieties, visi par spīti lielajam augstumam tusē un forši pavada laiku. Baigies prieks redzēt šeit visa vecuma grupas, gan seniorus, gan mazos ķiparus, un šādu tusiņu ļoti vieno mūsu latviešus, un man ir baigies prieks par to. Tagad meklēsim upurs mūsu dragreiz sacensībām, un noteikumi ir vienkārši, ja Vanna zaudē, tad Sailu un Rieps dod 50 eiro bērnu slimnīcai mazajiem ķipariem. Un būs interesanti paskatīties, cik tad naudiņu dienas beigās mēs savāksim. Man arī bija ideja gadījumā, ja Vanna vinē, tad auto īpašniekam ir jādod 50 eiro. Bet mums tā finansiālā situācija katram ir savādāk, un iebāžot kameru sejā, tas būtu kā pienākums un negrib to darīt. Bet, ja kāds skatās un vēlās veikt savu ziedojumu, es aprakstā atstāšu linku. Mums vajag atrast ātras automašīnas, kas varētu izkost Vannu, jo Vanna, viņa nav kaut kāda vakarējā, viņa ir diezgan jaudīga un būs jāpacenšās cilvēkiem šodien. Zināt, dragreiss ir tāda svešāka tēma man, bet drifts man ir tāda tuvāka tēma, un mums šodien ir arī ļoti labi draugi drifteri sabraukuši. Lācis mums ir Dzeguze, mums ir kroģers, un šīs te mašīnas es noteikti gribu redzēt uz startu. Viņas jau idejiski ir diezgan jaudīgas, vienīgais viņas nav būvētas tam, lai brauktu taisni, bet es domāju, šovu pēc būs interesanti paskatīties. Viņš varētu vinēt Vannu? Es domāju, ka jā. Jā, davai sadaram? Uz ko sadaram? Ja es vinēšu Vannu, ar Vannu vinēšu kroģeri, mēs dodam 50 eiro bērnu slimnīcā, ja nē, tad tu dod 50. Vai, sarunāts. Ideāli. Sikā es nepalieku tāds super zaudētājs, jebkurā griebā mēs kaut ko labi izdarām. Labi ir? Stāvku uzlikām. Un dragreiss var sākties. Es tiešām melotu, ja neteiktu, ka esmu satraucies. Es arī nezinu, kā Vanna uzvedīsies, arī nezinu, cik sekundēs viņi to 100 km dabūs, vai es izkritīšu no viņas, un vai vispār šī ir gudra ideja. Bet atpakaļ ceļu vairāk nav. Un dragreiss Džeks Sandris rūpēsies, lai mēs varētu ievākt datus par rezultātiem, kas, manuprāt, ir baigi forši. Tu pats esi uzbūvējis šito, vai ne? Čau! Čau, Roberts. Pats visu uzbūvēju savām rokām. Sāku ar to, ka vispār bija skatītājs kādreiz no malas biķerniekos, un tad jau arī pats nopirku savu Audi S2, kur uztaisīju uz 660 zirgspēkiem. Un tad es sapratu, ka arī man jāuztais ir tāda iekārta Latvijā, lai nav jāņem no kaimiņu valstīm starta iekārta. Savu iniciatīvu, paldies vēl programmistam Kaspars, kas man palīdzēja apgrammēt šo visu, un
Veicīts, tev gribu pateikt milzīgi paldies par to, ka tev ir aizrautība, sirds iekšā tajā dragreisā, un tu šodien esi, un mēs varēsim salīdzināt arī reāli laiks no visām tām tačkām tur. Es esmu reāli satraucies, jo te ir arī drifteri, kas nemāk vispār taisni braukt, un man liekas, viņi man uzbrauks virsū. Viņš ir samīzies vairāk nekā es. Viņš nezin, kā jābrauc taisni. Vannai pirmais zaudējums, kas nozīmē, ka pirmos 500 eiro esam savākuši. Vanna nobrauc šo 100 metrus 6,4 sekundēs un 800 zirgu kebab fighters 5,8. Kur arī mūsu čomiņš Dzeguz, kur arī es tev gribu redzēt startu. Cik tev zirgi? 300 nepilni. Kā tev liekas, tu vari mani izcelt 100 metros? Nu mēģinās. Es dabūju falšo startu, kas nozīmē, ka pa ātru startēju, bet tāpat viņš man noķēra beigās un atkal 50 eiro nāk klāt. Jā, pagaidām Vannai uzvaras nav. Lāča kungs arī pie mums ir. Ir gan. Klausies, šitais taisni māk braukt. Var mēģināt. Cik jauda? Nu virs 500. Jā, nu davai. Jā, Vannai joprojām nav uzvaras, bet mums ir klāt 500 eiro. Gribu uzskriedēs? Varam mēģināt, jā. Es tev izvēlējos dēļ krēsliem, vecīt, nereāli krūtis salons. Visa motortelpa, viss ir. Vecīt, šitas būs tev jāpārdot līdās, man liekas. Viņš jau man bija sesā vienreiz, bet pagaidām laikam pārdomāja. Tomēr. Cik bija ielicis? 16 pagaidām, bet ir uzlabojumi kaut kādi un skatīsimies, kā būs. Zin, kā vājuma brīdis bišķiņ bija uznācis. Bet, es teiktu, 16 pakas par šo tačku tas nav daudz. Ekstrās jau tikpat var daudz dabūt reāli. Kas ir tas sarežģīti? Salonā, pieksim, es redzu visi stīgā. Tur ir ekstras, kas ir rētas viņam? Jā, kā varam jau lodziņi, bloķis, aizmugurē štorka, pats salons ar kāro. Daudz lietas, ko headblenda, kuru pa lielām Latvijā kāds 4 tikai ir. Pagaid, kas tad šitais? Jā, viņam te nāk vai nu tukšums, vai nu plasmas, vienkārši parasti man ir kā lampas turpinājums. Cik tāds maksāja, tu gribi atrast? Es dabūju pat 300, bet tas bija 4 gadu apakaļ, tagad es domāju, kaut kādi 500 noteikti. Jā. Daudz tas var. Salasās? Jo. Pastāst, tad iekšā ekstras, kas te ir, krūti? No ekstrām ir Recaro salons. Pilnais aizmugurē ir alkoņbals. Šis alkoņbals ar glāzīšu turāmo uz aizmuguri. Apakaļgaisa spogulīts ar gaismiņām, kas ir ļoti liels ratums. Tas ir arī oriģināls. Zini kā, ja kādreiz uznāk vājuma brīdis? Es saprotu, jā, es zinu, kur tev atrast. YouTube! Man liekas, ka Tricārs zaudēs. Mans starts bija labāks, bet ar visu reakciju mans laiks galā bija 6,4 sekundes un Tricāram 6,2. Mēs ļoti iespējams izputināsim Sailūna riepus šodien. Es gribu pateikt arī milzīgi paldies Sticker Shopam, kas ļoti īsā laikā mums sagādāja ļoti daudz īpašās šīs Sailūna un Pūra Baltikas uzlīmes. Kā iet slavenākajam perikopam Latvijā? Vai slavenākais vai ne, to nezinām, bet cīnāmies, strādājam. Klausies, šodien es atbraucu savu mutantu, jā? Jā, domāju, jāizaicināt tavu vannu. Es domāju, 100 metros varēs? Kaut ko varēšu, bet mēs ar tevi zinām, kāds būs iznākums. Cik tev zirdziņi ir mašīnītē? 700 zirgspēka, 1000 Newtonu. Viņa taisni māk pabraukt? Nē. Tā kā tev jāuzmanās būt. Es zinu, man ir laba apdrošināšana. Paldies, BTA. Es biju tik tuvu savai pirmajai uzvarai, bet sačakarējos un pārāk ātri izbraucu. Tu esi uztaisījis kaut ko vispār nereāli. Jūs paskatieties no malas, Tricārs, jā, viss kārtībā. Jūs esat Tricāram kaut ko tādu redzējuši?
Vecīt, tu neesi vispār normāls. Baltijā nav baigi daudz tādu jaunu tricārs, un es teiktu, 36. plus mīnus vienīgais esmu Latvijā. Kas tas ir pa automātu? Tas ir 8 HP automāts no trīnieku dīzeļa. Kā tas bija? Tu vienā dienā sabrakt, vai es tik daudz visu kaut ko uzšķinīšu šitai tačkai, kad vajag vēl kaut ko? Nu jā, šis jau man tāds eksperimentālais 8 gadu projekts jau, un ko vēl? Turbo ir, nezinu, tur bremzes ir, piekare ir, nu, un automāts, tā ir tēma. Nē, viņš labi slēdzās, viss kārtībā? Viņš slēdzās, perfekti, vienkārši perfekti. Valsies negrib dragreisā ar mānu uzskatēšanai? Es gribētu, jā. Cik tev šobrīd jauda ir tačkai? Nu, nav nekas daudz, 434 zirgi, laikam, sanāk, jā. Jā, dāmas un kungi, tā ir pirmā Vantas uzvara pa matu tiesu. Tu gribi teikt, ka tu ar šito te varētu, tu pati brauc? Jā. Tu gribi teikt, ka tu ar šito varētu mānu vinēt? Nu, es domāju, būtu tuvu. Jā? Pēc video skatoties. Senī saka, ka viņi varētu būt ļoti tuvu ar šo te mēsīt vinēt mānu. Kāda bija jauda? 80–190 km. Davai, ziet! Pārliecinoši šitais bija, ne? Aiziet! Paldies, ka piedalījies, bet tu padevies vai kā? Nesanāc tev? Neiet. Lai visi Audi šitie fani mani jākal neapēst, mēs paņemsim šo te S5. Jūs gribat redzēt šito dragreisā? Ko, gribam, ja? Jā, protams. Nu, uztais emocijas, it kā gribētu. Ja? Nu, labi, tāds, jā, bet mēs paņemsim šito. Tavējies, vecīt, brauks dragreisā? Var mēģināt. Aiziet apēdām, ne? Iedomājies, es sēžu bārā, ar čaļiem dzēru alu, un es saku, jūs neticēsiet. Es apēdu S5 ar vannu. Mamēn! Te, kur paņemsim arī Infiniti, lai mums ir krāsains tas piedzīvojums. Ok, te ir ļoti krāsains. Ļoti interesanti. Žēl, ka nevar braukt vaļā kapot. Labs. Jā, nu, kā tev liekas, varēs vinēt? Es domāju, ka jā, iespēja būs. Jā. Bet nu Vāni var neiet sūtīt. Jā. Beidzot esam atgriezušies uz zaļās takas un esam savākuši jau 300 eiro. Tas diez ir M3 vai tikai izskatās? Šis nav M3, ne? Čau, vecīt. 6 tur arī nav. Jā, 1.6 te tiešām nav. Čels teica, ka 350 zirgiem, un arī esam savākuši jau 350 eiro. Tas ir man! Jā, tas ir tāds Subaru! Paldies tev, vecīt. Kā tev sauc? Mārtiņš. Grib kādu kamerā pasveicināt? Čau, mamma un tēti. Re, kur var nopirkt arī klausās. Mani pārdod. 405 zirgi, klausies. Kam šitā taču tavējā? Varbūt būs manējā. Tavējā? Nākotnē. Pagaid, viņi grib nopirkt tagad? Varbūt, ja es ejies naudu. Klausies, daram tā. Ja šitais tev inēs vānu, tu pēc savādāk nav jēga. Ja manam Passātam ir tieši tāds pats motors. Mārtiņš abijies tikko, ne? Tu pārdod tu Audi? Man te ir vairāk interesanti, ja tu vari apvēst vānu dragreisā, tad tev viņu nopirks rītīgi ātri. Davai? Vari? Varu.
Klausīt, šo tačku pirkt tu vari. Šis bija labs un mums jau ir 400 eiro. Uzskrējāmies arī ar elektroškodu, kur cīņa bija ļoti tuva, bet zaudēja viņam. Jā, tev falšais bija bišķi, bet 2,4 tonnas, Tev ir 60 tur, jā? Kāda jauda? 120 kW. Tu domā, varētu vīnēt vanu? Mēģināts nav zaudēt. Tu šobrīd esi diezgan pārliecināts, ka tu vīnēs vanu, ne? Man manuāls. Tev Tas jau ir labāk. Ok, mums ir jāsavāc piķis, saprot, bērniem šodien, jo darīsim tā. Tu esi pārliecināts, bet ja tu zaudē, tad 20 eiro tu dod bērnu slimnīcai. Droši. 30. Droši. Ideāli, re, kur viņa tačka. Davai, sarunājuši, jā. Čals izpildīja norunu, uzvar gan ir vannai, bet 30 eiro mūsu kopējā kontā iet iekšā. Mēs saskārāmies ar ļoti lielu problēmu. Ar rindas uz mūsu noslēgumu tusiņu nebeidzās, bet sāk iet uz beigām vietu teritorijā. Cik mums vēl vietas ir palikušas? Mums īstenībā varētu būt kādas, varbūt 5-10 un viss. Paga nopietni? Jā, mēs jau tur varam ciet vārds, tā izskatās. Tad visi nemaz nevarēs iebraukt? Tā izskatās pagaidām. Skatīsimies. Laižam 5 mašīnas savu iekšā. Mēs vairs nelaižam, jā? Cīnamies, ko varam daram, bet daudz. Gribu tikai vēlreiz pateikt paldies par jūsu atsaucību un atvainoties visiem, kam sanāca kaut kādas neērtības mūsu tusiņu dēļ. Noteikti nākotnē, ja gribēsiet vēl šāds tusiņus, domāsim, kā šo lietu plānot, lai visi tiek iekšā, bet tas ir pilnīgs kosmos, kas te notiek. Milzīgs prieks, ka novērtējat šādus tusiņus. Re, kur arī spicieni atbraukuši ar M5. Kuram no jums ir jaudīgāk tačka? Zilais, jā, šitais? Cik zirdziņi tev ir? 800. 800? Un cik tev? Man ir stokas 600. Tas arī nav sūdīgi. 800 zirgi un pilnpiedziņu, ne? Ir. Jā, un tagad mums ir 600 zirgu M5. Tas baigi neuzlabo to situāciju. Es domāju, ka 200 zirgu šur tur šeit. Jā, M5 nepievīla. Esam palielinājuši budžetu un noteikti tev interesē, cik ātri šie M5 nobrauc. Zaļais nobrauc 5,1 sekundē un 800 zirga zilās krāsas M5 nobrauc 4,9, kas ir līdz šim ātrākais laiks šodien. Re, kur mums šidāts arī ir Opelīts. Klausies, cik tev zirdziņu mašīnai? Dzīvie vai beigtie? Beigtie. Beigtie daudz. Un dzīvie? Pāris. Klausies, ko darīsi, ja tu zaudēsi? Viņš paraudāšu un būs labi. Kas tas būs tagad? Tas ir mans zaudējums. Bet tu neesi zaudējis vēl. Bet krūts čalis. Jā, viss cieņa šī skaistā Opeļa īpašniekam. Džeks iedeva 50 eiro, jo zināja, ka varētu būt, ka zaudēs, un mūsu budžets papildinās un ir uzvar vannai. Es zaudēju! Falšais! Re, kur ir ļoti labi. Renārs, skaties, re, kur tev numurzīme, nāc šur paskaties. Renārs Osīts 420. Viņš bija Liepājā. Tas čals toreiz nepārdeva. Jau tev iedeva cepuri. Man tikai iedeva. Tev nav numurs, bet tu dabūji cepuri. Paldies. Nākamā automašīna, kas man nostājās blakām, to es negaidīju. Šajā brīdī man palika bail un sapratu, ka mājās būs jābrauc ar autobusu. Šis ir Zanes pirmais dragreis dzīvē, bez jebkāda sporta režīma vai launch kontrola. Viņa nekad neko tādu nav darījusi. Tā kā ir zaļā, tad man jāsāk braukt. Man slikti duši ir.
Bet spiedi, jā? Tev nevajag sporta režīma dakšām? Nē? Varbūt nevajag. Saspolē. Es nebiju gatava. Es taču nepaspēju, es nezināju, kad jau tika. Tu spiedi jau pedāli pie pēdējās dzeltenās. Es vēmšu tulīt. Man bišķi bail. Būs labi. Tev nav bail? Nav bail. Tev pat sports nav ieslēgts. Ok, davai. Ir labas riepas virsū. Man trīc kājas. Man ir tik bail. Ļoti labi. Uztaisījām ovācijas Zanei! Labs! O, paldies, šis gan ir jauki. Šitos novērtēju, paldies, tas bija ļoti mīļi. Man reāli viss te ir sasals. Sēdekļi apsildi, izslēgšu robu, lai mums... Ei, Dievs, cik tas bija ļauni. Nu, es tagad pret M5, E60 cīnīšos pret M-ku, kas man ļoti, ļoti patīk. Es ļoti... Tieši tāpēc es ļoti gribu tev vinēt. Jaunajiem M5 tā jauda ir lielāka, bet no šīm te to skaņu pārspēt nevar. Iespēja. Sierra! Sierra! Let's go! Klausies, kā tev liekas, tavs Sierra varētu vinēt dragreisā vānu? Es nepaņēmu nos balonu līdz, tāpēc 50 uz 50. Cik tev jauda tagad ir? 540, 700 Nu, vajadzētu pietikt. Es ļoti ceru, ka tu vinēsi man šodien. Es arī. Šis būs labs duels. Es apēdu Sierru ar 500 zirgiem. Tu šitām visu dzīvi netiks pār tagad. Es teicu, ka zapis ir. Čāls nevarēs aiziet gulēt šodien. Es reāli nogurdināju. Dīzelis teica, prātīgi nepārspolē. Nepārspolēju, tā nogurdināju. Pasies, kas pa tačku? Ev, nu šīs gan ir smukulis, klausies. Paldies. Klausies, brauks dragreisā? Jā? Jā? Jeb. Sabēr Mustang. Cik zirgas spēka tev ir tačkai? Kaut kāds 190 km vajadzētu būt. Mēs ejam uz priekšu. Es nelikšos mierā, kamēr mēs vismaz štuku nesavāksim. Un pats dīvainākais, ka joprojām gluša greiz baterija tur šo spriedzi vannai. Un joprojām mums ir jauda. Tas bija tuvu!
laiku tas džeks, kas visu laiku man vinēja dragreisā. Dragreis vidē ļoti labi zināms čals. Čau, vecīt. Čau. Limuzīns, ne? Negribu pasildīties? Īstenībā labprāt, bet mums ir vēl jāizdara tā lieta uz galam. Īsumā nenormālā augsts ir. Paldies, ka tu atbrauc un... Es centos ļoti. Kas man pagalmā bija, to ņēma. Šitas nav sūdīgs variants. Pasēdies rekurā, viņš atbrauc ar Pythonu, ja? Jā, pasāds pāraudzis. Ar pāraugušu motoru. Cik zirgi tev ir šitam? Godīgi? Jā. 500. Tev nav normāls mašīnas, ne? Robi. Tas Opels bija. 5.0 V10. Jā? Dīzels. Ir 2,5 tonnas svars. Nu, sorry, tu pats gribēji. Pie mums bija ieradies arī jaunais XM Bēmbis, kuru mēs apsedzām un jautājām cilvēkiem, vai jūs zinat, kas tā ir par tačku, un īstenībā ļoti daudz zināja. Tagad mēs skrienamies pret mašīnu, kas maksā kaut kādas 160–170 tūkstoši, laikam, ja? Šeit būs droši piezinieks bērnu slimnīcai. Bet būs interesanti apsīties, kāds viņam būs laiks, cik viņš spēs šeit ieskrieties. Man liekas, viņš diezgan smags arī ir. Reāli iespaidīgs īstenībā. Viņš dzīvē izstāsta labāk nekā tā kā bildēs. Ja bildēs, ka es pirmo reizi viņu ieraudzīju, man nelikās, ka viņš baigi simpātisks, bet dzīvē izstāsta smuki. Bez pārsteigumiem Bēmbis nobrauca 6,1 sekundē, bet bija draņķīgs reakcijas laiks, jo, ja to paņemam nost, tad laiks būtu 5,2 sekundes. Mēģināsim paņemt lēnāko automašīnu visā šajā parkā, un es gribu čāli iepriecināt. Es klausies, skriesies dragreisā? Davai! Un mēs pie šīs summas neapstājāmies. Bija daži pārbraucieni, sīvas cīņas un cipars auga. Un bija ļoti augsts, bet par spīti tam jūsu skatītāju atbalsts man motivēja, par ko jums liels paldies! Vannai gan uzvars izpalika, ja nu vienīgi šī te cīņa. Jā, visi Citroen dievi ir ar mani. Jā, es tiešām domāju, ka šī elektromultipla būs ātrāk un parāda falšo startu. Davai! Davai! Bet piķis kontā. Jā, kopā dragreis cīņās mēs savācām 1500 eiro un seko labākais Elīna ar savu komandu un Sandris ar dragreis egli savu daļu arī noziedoja, par ko mega paldies viņiem, kas nozīmē, ka esam savākuši 1880 eiro bērnu slimnīcai. Ko arī pasniedzām vēlāk slimnīcas vadībai. Un nav tā, ka Sailu un Riepas to dara pirmo reizi, viņi jau gadiem ir daļa no projekta Riepas ar sirdi. Mums ir viena lieta, ko mēs rīktīgi gribējām šajā tusiņā ar Sailu un izdarīt. Tas ir rīktīgs līsalīns. Nav baigi droši ar šo te Riepu braukt, un aizmugurē mums ir vispār viss slikti. Nu šitādi tačku mēs nevaram laist ārā. Tāpēc mums Sailu un Riepas un atradīsim līdās saimnieku. Čau, vecīt! Klausies, kas tās par riepām? Tās ir formulēns normāls. Es gribu tev uzdāvināt setu ar Sailu un Riepām. Kapitāli. Un ņem rokās, būs vēl. Un obligāti montējamies augšā un braucam droši, ja? Davai, lai aiziet. Tas ir baigais līsalīns tev. Aizmugur tev labāk neuz neieskatīties. Es jau pastījos. Un šodien izrādās, ka tik nejēdzīga lieta kā braukt ar vannu dragreisā var pārvērst par kaut ko sakarīgu.
Un saku milzīgi paldies visiem, kas atrada laiku ierasties, visiem Drag Race dalībniekiem, visai brīvprātīgo komandai un plušukrejs, protams, Sailu un Riepām. Zinu, ka gribētāji skrieties ar vannu bija vairāk, kā mēs paspējām, bateriju mēs izbraucām pilnīgi tukšu, arī jaudīgie aparāti šeit pamērījās ar krāniņiem un viss sāk nostāties savās vietās. Tiekamies nākamajos video, mēs izdarījām labu darbu. Un ja tev patīk šādi te tusiņi un grib, lai nākamajā sezonā arī kaut ko uzbliežam, noteikti ierakst to komentārā. Un es ticu, ja būs interesi, tad mēs kaut ko interesantu kopā izdomāsim. Šis ir viens no retajiem legālajiem burnotiem, kurus mēs nevaram taisīt. Ir tev pilāta, tu huļau, nu vajag uztaisīšu tribālu. Pat tuvos visā, tā būsi pa ibālu. Ja runa iet par sēriem pārstāvu, es trikātu. Disleksiks esi puikā. Nu, Maletis, klausies. Tā tu nedomāji? Man liekas, ļoti labs šovs, klausies.